Pustukši autobusi vietējās nozīmes maršrutos un degvielas cenu kāpums palielina katra nobrauktā kilometra pašizmaksu. Viens no iemesliem augstajām izmaksām esot arī maršrutu optimizācija. Teiksim, šobrīd mēs esam samazinājuši apmēram pa 200 000 kilometru gadā šos te maršrutu tīkla garumu. Tas pārvadātājs, kurš šo tīklu nav optimizējis, un ved 25–26 centīmus no katra kilometra, tad vienkārši matemātiski rēķinot sanāk tā, ka ja ar kopējo kilometru skaitu dala un šis cipars ir liels, tad pašizmaksas sanāk mazāk. Pašizmaksas, kas zemgaliešiem jau pārsniegusi 70 centīmu robežu, ir viens no galvenajiem kritērijiem aprēķinot valsts piešķirto finansējumu zaudējumu sekšanai. Lai gan sākotnēji bija paredzēts dotāciju samazināt pat par 48%, šonedēļ valdība lēma, ka samazinājums nedrīkst būt lielāks par 30%. Aprēķināts, ka, lai ar piešķirto naudu pietiktu, 1 kilometra pašizmaksa jāsamazina līdz 55 centīmiem. Uz lielāku valdības atbalstu cerību nesot. Tā nosacīti vienu latu, ko ieņem, 32% ir apmēram degvielas izmaksas, kuras praktiski pārvadātājs ietekmēt nevar, jo tas ir cenu aptaujas rezultātā iegūta zemākā cena. 35% apmēram aiziet uz algām, kuras līmenis jau ir sen tāds, kad jāsāk jau uzmanīties par to, vai vispār būs kas strādā. Un tā atlikusī daļa ir tas, kas saistās ar visu saimniecisko darbību. Pārvadātāji kā vienīgo iespēju paaugstināt rentabilitāti redz atteikšanos no autoostas pakalpojumiem, pret ko iebilst pašvaldību vadītāji. Jārunā varbūt par šīm autoostas izmantošanas iespējām, varbūt kaut ko var samazināt to, ka tā jābūt autoostā un jāiebrauc autobusiem. Un es arī uzskatu, ka tam ir tikai normāli. Viņu prāt ir pienācis laiks domāt par mazo uzņēmēju apvienošanos, bet ja to nevēlas un pašizmaksu samazināt arī nevar, var nākties laust līgumus. No vienas puses žēl ir mūsu uzņēmumi, bet ja uzņēmums pats nespējas rast iekšējās rezerves, lai paaugstinātu savu pašizmaksu, tādējādi izdzīvot ar saņemtajām mērķu dotācijas subsīdijām, tad cita ceļa vienkārši nebūs. Pasūtītājs sola, ka pagaidām vismaz reižu skaits netikšot samazināts, bet pārvadātāji nevar pateikt, cik ilgi spēs noturēties virs ūdens. Vien bilst, ka martā autobusi vēl noteikti kursēšot. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs. Un ja to datu būtu pieejami, tad nekad nevarētu